Čau! Šodien mums ir pirmais treniņš. Un treniņa sākumā 3 dziļas ielpas un izelpas. Pirmais vingrinājums ir sēdus uz paklāja. Ērti iekārtojies un novieto kājas saliektas, lai tās veidotu latiņu Z burtu. Angļu literatūrā šo vingrinājumu arī sauc par Z-sit. Uzdevums ir pārlikt ceļus no vienas puses uz otru, pieturot pēdas piespiestas pie grīdas. Piegājienā paredzēti 8 atkārtojumi uz katru pusi. Aiziet! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 un 16. Jā, tu pareizi pamanīji. Veicot šo vingrinājumu, mēs virzamies uz priekšu. Nedaudz atpūties, un tad būs otrais piegājiens. Otrajā piegājienā izmantosim arī apsmagojumu. Es šodien kā vieglāko apsmagojumu izmantoju pudeli. Turam apsmagojumu pie viena pleca un aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atpūšamies. Iemācīsimies šī vingrinājuma progresiju. Sākam tāpat ceļi uz otru pusi, un tad šeit turpinām kustību un ceļamies augšā. Hop! Tad atkal lejā, kājas augšā, kājas pie grīdas un hop! Apsmagojums pie pleca un aiziet. Pārlikt 1 uz otru pusi 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 un vēl 2 reizes, 11 un 12. Un šo līmeni mēs atkārtosim vēlreiz pēc nelielas pauzītes. Šoreiz sākšu ar otru pusi. Tātad iekārtojies, svars pie pleca un aiziet. Un augšā 1, 2, lejā kontrolēta kustība. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 un 12. Ļoti labi. Ņemam bišķi garāku pauzi. Padzeramies. Nākamais vingrinājums ir domāts potītes, ceļa un gurna attīstīšanai. Tas būs grūts, un tas būs arī no ārstnieciskās fizkultūras arsenāla, bet tas ir ļoti efektīvs vingrinājums. Mēs to izpildīsim bez apsmagojumiem. Sākuma stāvoklis ir stāvus, un tad viena kāja ir atcelta. Svars šoreiz nebūs uz pilnu pēdu, bet uz pēdas priekšējo trešdaļu. Pirmā kustība, ko mēs veicam, ir nolieciens, saglabājot neitrālu muguru. Un svars aiziet uz pirkstiem, uz pirmo
priekšējo pēdas trešdaļu. Šajā momentā, šajā brīdī jums jājūt, kā nostrādā sēža. Gūžas muskulatūra ir iestiepta. Saglabājot neitrālu muguru, veicam viļņveida kustību uz priekšu ar celi. Šādi. Un tad spiežam celi atpakaļ. Atgriežamies šajā stāvoklī. Noturam šo pozu un atkārtojam vēlreiz. Svarīgi ir piedomāt pie muguras, lai tā paliek neitrāla. Būs 6 atkārtojumi uz katru kāju. Tātad stāvs, viena balsta kāja, otra kāja nedaudz atcelta, nolieciens, svars pēdas priekšējo daļu, un var palīdzēt sev ar rokām, bet nevezēt. Uz priekšu, atpakaļ. Uz priekšu, atpakaļ. Trīs. 4. 5. 6. Un aiziet otra kāja. Svārs uz pēdas priekšējo trešdaļu, nolieciens. Un aiziet vilnis, 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Izpurinam kājas. Elpojam. Šis nav tas vieglākais vingrinājums. Mums priekšā vēl 2 piegājieni. Tāpat pa 6 atkārtojumiem uz katru pusi. Ja jūtat, ka netiekat līdzi, tad vienkārši izlaižat kādu piegājienu vai kādu atkārtojumu. Lēni, kontrolēti, pareizi. Nu ko, aiziet. Kāja atpakaļ, svars nedaudz uz priekšu, nolieciens, gūža iestiepta un ar rokām. Divi. 3. 4.
5 un 6. Un iztaisnoties. Izparinam kājas. Un aiziet otrā kāja. Kāja atpakaļ. Svārs nedaudz uz priekšu. Nolieciens. Šis leņķis starp korpusu un gurnu saglabājas. Un aiziet. Viens. 2. 3. 4. 5. Un 6. Izparinam kājas. Man arī ir diezgan grūti, es tāpēc arī izslēdzu mikrofonu, lai varētu paelpot. Bet es zinu, ka jums pavisam noteikti viss ļoti labi sanāk. Tāpēc aiziet uz 3. piegājienu. Kāja atpakaļ. Nolieciens. Un aiziet vilnis. Uz priekšu. 1. 2. 3. 4. 5. Un 6. Izparinam kājas. Un pēdējo reizi. Kāja atpakaļ. Nolieciens. Svars spēdas priekšējās trešdaļas. Un aiziet. Viens. 2. 3. 4. 5. Un 6. Augšā. Izparinam kājas. Paņemam ūdeni.
Man arī jāpelpo, lai es varētu turpināt ar jums treniņu. Bet ja jūs jūtat, ka jums nepietiek ar tām pauzēm, ko es ieturu, droši apturiet video, paelpojiet tik daudz, cik jums ir komfortabli, un tad mierīgi turpiniet vingrot. Nākamais vingrinājums. Tie būs pietupieni, bet pietupienos mēs patrenēsim arī pēdu. Demonstrēju. Sākuma stāvoklis ir stāvus, kājas plecu platumā. Jo gurnu platumā tas būtu šādi, tas ir pārāk šauri, bet lai ir plecu platumā, pēdas paralēlas. Būs pietupiens, tad svars uz priekšu uz pirksgaliem, tad atpakaļ un tad augšā. Vēlreiz. Lejā, svars uz priekšu, tad atpakaļ uz pilnu pēdu un augšā. Jāveic 10 atkārtojumi. Gatavi? Aiziet! Lejā. Uz pirksgaliem. Pilna pēda. 1. Uz pirksgaliem. Pilna pēda. 2. Trīs. Pirkstgali, pilna pēda. 4. Pieci. 6. 7. 8. 9. 10. Izpurnam kājas. Var nedaudz pastiept. Nedaudz. Atpūtas pauzē cenšties nesēdēt. Atpūtas pauzē ir labāk kustēties. Lai kustētos pauzēs, es dažreiz, kad trenējos pati, tad es neņemu līdzi uz istabu ūdeni. Ja man ūdens ir virtuvē, tad es vienkārši starp piegājieniem staigāju līdz virtuvi un atpakaļ, lai padzertos. Un tas tāds lifehack, kā varētu izkustēties pauzēs starp piegājieniem un vingrinājumiem. Tātad aiziet uz otro piegājienu.
Un otro piegājienu mēs sarežģīsim. Būs lejā uz pirksgaliem un tagad augšā un tagad pilna pēda. Vēlreiz. Lejā pirksti, augšā pilna pēda. Kad ejam augšā, tad tiešām jāstiepjas līdz saulītei, lai varētu noturēt līdzsvaru. Lūdzu, piesardzīgi, ja jūtat, ka potītes locītā netur, tad nedariet šo sarežģīto variantu, tad pildiet to, kā mēs pildījām pirmo piegājienu. Aiziet 10 atkārtojumi. Lejā, pirksti, augšā, pilna pēda. 1. Pirksti, augšā, pilna pēda. 2. Trīs. Pirksti un 4. Pirksti, izaugt 5. Pirksti, augšā 6. Lejā, pirksti, augšā 7. Lejā, pirksti, augšā 8. Lejā, pirksti, augšā 9. Un pēdējā reize. Lejā, pirksti, augšā un viss. Šis bija sarežģīts vingrinājums, tāpēc mēs paliksim pie 2 piegājieniem. Tagad ņemam pauzīt bišķi garāku, kādas 2 minūtes, ja mēs pārējām pie izturības bloka. Sagatavojam lielāku svaru bumbu, kam ir ko izvēlēties. Es šodien strādāšu ar 8. Mūs šodien sagaidā 2 kombo. Šis būs pirmais, bez laika ieņemšanas. Kombinācijā ir 3 vingrinājumi. Pirmais ir vilkme noliecienā. Tātad nolieciens un velk. 5 reizes 2. 3, 4, 5. Nolikt pie zemes, paliciens atpakaļ un tad
5 vēzieni. 1, 2, 3, 4 un 5. Un turpinot kustību, ķeram. Vēziens pie krūtīm. Vēziens pie krūtīm. Droši ķeriet to svaru bumbu vēl tuvāk pie sevīm. Man bišķi jāuzmanās, tādēļ, ka man ir mikrofons. Tātad 5 vilkmes noliecienā, tad 5 vēzieni un celšana uz krūtīm ar vēzienu. Vēziens un celšana. Vēziens un celšana. Un tā celšanās kustība ir, jūs tā kā pišku metat to svaru bumbu un tad ķerat. Met un ķer. Jūs varat droši izmēģināt tagad to kustību, lai jūs esat pārliecināti, ka visi varēsiet izdarīt. Aiziet 5 vilkmes, 5 vēzieni, 5 celšanas uz krūtīm, un tas ir 1 piegājiens. Mums būs šādi 6 piegājieni. Ņemam svaru bumbu un aiziet. Nolieciens un tad 1, 2, strādājam ar muguru, 3, 4, 5, svaru bumba pie grīdas. 1, 2, 3, 4, 5, turpinām. Hop. 2, 3, 4, 5 un smuki nolikt. Aiziet, viens gatavs. Garas pauzes netaisam. Ņemam svaru bumbu un aiziet. Otrais piegājiens. Nolieciens un tad 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Turpinām kustību. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Nolikšu pulksteni tā, lai es varētu redzēt. Un aiziet trešais piegājiens. Svaru bumba rokās, nolieciens un 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Turpinam kustību. 1, 2, 3, 4, 5, 3.
Aiziet 4. piegājiens. Nolieciens. 1, 2, 3, 4, tuvinam lāpstiņas. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Turpinam kustību. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Vēl 2 piegājieni palikuši. Tā pēdējā 3. kustība ir ļoti atspērīga. Kad mēs ķeram to svaru bumbu, tad mums uzreiz jābūt gataviem to mest atpakaļ. Nav tā kā mēs ķeram, ka mūsu mērķis būtu noķert un lai tas svars, tā svaru bumba paliktu pie mums. Bet mums tā bumba ir jāķer ar domu, ka mēs uzreiz stumsim prom. Nu tā, pastrādāsim ar otru sānu. Gatavojam 5. piegājienu. Svāru bumbu rokā. Aiziet. Nolieciens. Un 1, 2, lāpstiņas strādā. 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, turpinām kustību. 1, 2, rokas kā atspere. 3, 4 un 5. Aiziet uz pēdējo. Ņemam svaru bumbu. Esam gatavi. Aiziet lejā. Un vilkme. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un 1, 2, 3, 4, 5 un Šis bija jaudīgi, un jūs esat malči. Tagad izturam pauzi, kāds 3 minūtes, un pārējām pie otrā šīs dienas kombo.
Tā nu ko, esam gatavi pēdējiem kombo šīs dienas treniņā. Mums būs 10 minūtes. Mēs sākam strādāt katru minūti. Tie, kuri piedalījās manā pētījumā, tie atceras, tā ir EMOM schēma, every minute on the minute. Jums atsevišķi nekas nav jāskaita, jo es pati ieslēgšu timeri. 10 minūtes, tātad 10 raundi piegājieni. Ideja ir tāda, ka pirmajā raundā mēs izpildam katru kustību pa vienai reizei. Tad otrajā pa 2 reizēm. 3, 4, 5 reizes. Un tad atskaite iet otrādi. 5, 4, 3, 2, 1. Vēlreiz tātad 10 minūtes. 10 reizes mēs pildam vingrinājumus. Pirmajā minūtē pa vienai reizei, otrajā minūtē pa otrai, trešajā pa 3 reizes, 4. 4 reizes, 5. 5 reizes, 6. minūtē atkal 5 reizes un tad līdz 1. Mums būs šādas kustības. Vēziens, celšana uz krūtīm, spiešana un pietupiens ar spiešanu, bet arī ar rotāciju. Tā kā pietupiens, augšā. Pirmajā minūtē tas izskatīsies šādi. Otrajā minūtē tas izskatīsies šādi. Es ceru, ka tas ir skaidrs. Tagad es ieņemšu laiku un sāksim vingrot. Pieci, 4, 3, 2, 1, aiziet. Vēziens uz krūtīm, augšā, pietupiens, pagriezienu, pietupiens ar pagriezienu pie krūtīm, hop, un pirmais piegājiens ir izpildīts. Un tagad mums ir 42 sekundes, lai atpūstos līdz nākamajam piegājienam. Divdesmit sekundes. Septiņas. 3, 2, 1, aiziet. 1, 2, 1, 2, 1. 2, pietupiens, 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 hop. Un 37 sekundes, lai atpūstos. Atcerieties, ka atpūtai jābūt nosacīti aktīvai. Nesēžam, nestāvam uz vietas.
10 sekundes. 5, 4, 3, 2, 1, aiziet. 1, 2, 3, uz krūtīm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pietupiens. 1, 2, 1, 2, 1 un 2. 30 sekundes atpūtai. Četras, 3, 2, 1, aiziet 4 reizes. 1, 2, 3, 4, uz krūtīm. 1, 2, 3, 4, spiest. 1, 2, 3, 4, pietupiens. Kreisi, pa labi. Pa kreisi, pa labi, pa kreisi, pa labi, pēdējo reizi, hop, hop, un 20 sekundes atpūtai. Tas bija 4. piegājiens, 10 sekundes līdz 5. Katra kustība 5 reizes. 3, 2, 1, aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, spiest. 1, 2, 3, 4, 5, pietupiens, augšā, pietupiens, augšā. Hu, 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 hu. Pēdējo reizi. 12 sekundes. 10. 4, 3, 2, 1. Aiziet 5 reizes. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, spiest. 1, 2, 3, 4, 5. Pietupiens, hop, pietupiens, hop, pietupiens, hop. Septiņi, 6, 5, 4, 3. Aiziet 4 reizes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Spiest. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un pauze ir garāka. 15 sekundes un tikai 3 piegājieni.
10, 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet 3 reizes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, spiest. 1, 2, 3, pietupiens. 1, 2 un 3. Un varam atpūsties veselu pusminūti. Palikuši 2 piegājieni. Nākamajā atkārtojam katru kustību 2 reizes. 8, 7, 5, 4, 3, 2. Aiziet. 1, 2, 1, 2, spiest. 1, 2, 1 un 2. Un varam mierīgi atvilkt elpu. Mums ir 32 sekundes. Un gatavojamies pēdējam piegājienam, kur katru kustību pildīsim tikai pa vienai reizei. Desmit, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet pa vienai reizi. 1, uz krūtīm 1, spiest, pietupiens, pietupiens, hop. Un tas ir viss. Mierīgi paelpot. Pastaigajiet man līdz pāpli. Kurš seko līdzi pulsam, arī paskatās, ko rāda pulkstenis. Nu, re, kā mūsu 10 minūtes beigušās. Vēl pusminūti paelpojam. Un pavisam lēni un mierīgi ejam lejā uz paklāja. Balsu ceļiem. Un tagad vienu plecu tuvināsim grīdai, respektīvi šādi. Izelpā iekārtojamies. Un arī izelpā paceļam otru roku. Jūtam iestiepumu mugurā un plecā.
Lēni ceļamies un mainam puses. Tuvināsim šo plecu grīdai, izelpā. Iekārtojamies un atkal izelpā ceļam roku. Lēni ieņemam sākuma stāvokli. Tad vienu saliekto kāju virzam uz priekšu, otra kāja taisna. Un cenšamies atbalstīties uz apakšdelmiem. Šajā pozīcijā jums jājūt iestiepums gūžas muskuli. Respektīvi, jums jāatrod tā pozīcija, kur notiek tas iestiepums. Tad virzamies nedaudz uz sānu, apsēžamies uz šā gurna, ņemam aizmugurējo kāju un tuvinam sev. Tagad jums jājūt iestiepums šeit. Apakšstila priekšējos muskuļos. Pārliekam šo kāju uz priekšu un iztaisnojam priekšējo kāju, lai varētu sajust iestiepumu gurna mugurējā daļā. Un tagad priekšējo kāju salikt un atkārtot visas kustības uz šo pusi. Sākumā iestiept gūžu. Apsēsties uz gurna, paņemt kāju un tuvināt sev. Iestiept šīs kājas kvadricepsus. Un kāju priekšā, lai varētu iestiept hamstringus. Tas ir te.
Lēnām ceļamies augšā. Dziļa ielpa. Un spēcīga izelpa. Un vēlreiz. Un. Lēnām rulējamies uz augšu. Un jūs esat īži maleči. Tiekamies nākamais treniņos.